Kamēr jūs badām mirsiet, tad arī šie priecāsies šeit. Jā, aptuveni izskatās tas tā. Kamēr viņi smaidīs priecīgi par neatkarību, kuru, starp citu, nevarēja pat definēt. Droši vien neatkarība no cilvēkiem, jo viņi var darīt, ko grib, var iekasēt, cik grib, var draudēt, cik grib, var manipulēt, cik grib, var melot, cik grib. Pilnīgi viņi var darīt, ko grib un cik grib. Viņiem ir neatkarība no jums cilvēkiem. Tieši tā. Tāpēc viņi varēja droši smaidīt. Es šodien, kad skatījos, sevišķi man bija jāpievērš uzmanība, kā uzvedās opozīcija tādā vietā. Jo, zin kā, to jums rāda televīzijā vai arī Facebook internet platformā ir viens. Bet kā viņi uzvedās īsti dzīvē? Tur uz vietas. Tur es varēju redzēt bildi, lai uztaisītu. Nu, čamojās, draugojās, sevišķi visvairāk pievērs uz Zivtiņu, kurš vēl labu laiku apakaļ teica, kad fotoradaru ieviešana ir biznes. Papildus, tur arī ceļa drošība. Bet labi, skatāmies tālāk. Daba pieļūt. Esam cik draudzīgi visi iet. Šodien viņi svin, kā uzurpātori savus svētkus.
Kas ir tas, Mēs redzējām. Jā, varētu mēs, teiksim, līdz ar sākot no pusiņa kunga, Kurš ieraudzīja šo momentu? Hosams Abu Merī uzlicis Kariņam roku uz pleciem. Jā, un tieši arī viņš būs tagad nākamais, kas būs intervijā. Tika uz jautājumiem grūtiem. Kaut gan acis priekšā viss tas. Es atvainojos, labdien. Jūs šodien svinējāt neatkarības atjaunošanas dienu. Nu, ko jūs vēlaties? Nu, zināt, kas neatkarības deklarācija esat lasījuši paši. Nu? Nu, jums tāds jautājums. Labdien. Pagaidiet, es to otru pusi pagriezīšu. Es speciāli atzīmēju. Izlasiet, lūdzu, 7. pantu. Izveidas komisija izstrādātu Latvijas Republikas Sadarbības jauno redakciju un atbilst Latvijas pareizi politiskai un ekonomikai. No. Tas bija toreiz, jā. Jaunā redakcija. Jā, bet sadarbības jau vairākas reizes taču ir samainīt kaut kādas lietas. Jauno redakciju rakstīts tālāk ir, kas atbilstu pašreizējam politiskam, ekonomiskam un sociālam stāvoklim. Tas bija 30 gadu atpakaļ. Jā, jā. Bet pašreizējam. Jauno redakciju. Jūs gribat tagad, lai tā esā jauno redakciju? Nē. Neatkarības deklarācija augstākā padomu iestāde nosacījumi. 4. pāns līdz satveres jaunai redakcijai pieņemšanai apturēt Latvijas Republikas satversmi. Tas ir 22. gada 15. februāra. Viņi ir apturēti, izņemot tikai satveres kodolu. Tālākajam izveidot komisiju, lai izveidotu jaunu redakciju, kas atbilstu pašreizējam stāvoklim. Jautājums. Vai bija tās komisija vai nebija? Komisijas uzrunāja. Viņa bija. Bet kāpēc netika izstrādāta jaunā, kas atbilstu pašreizējam politiskam, ekonomiskam, sociālam stāvoklim? Kāpēc? Nav jautājums, kāpēc mēs esam līdz šim brīdim tā nogājuši, tikai tā, ka mēs varbūt dzīvojam pēc kaut kādas vecās. Es domāju, ka vajadzētu jauna redakcija. Es nedomāju. Neatkarības deklarācija. Jā, bet tā reiz nebija jauna izveidot, bija komisija. Nebija. Mēs pēc kura gada dzīvojam satversmes? 22. gada? Jā, ok, bet ir kaut kāds vairākas reizes bija kaut kāds... Ne jau mainīt, te ir rakstīts jaunā redakcija. Pilnīgi jauna satversme. Jā. Nu, es nevaru atbildēt. Nu, bet ne, jūs šodien svinat neatkarības dienu, neatkarības deklarācija.
Jūs svinat dienu, to, ko jūs neesat izpildījuši. Tātad šito te vajag paprasīt to... Es visiem prasīju arī Satversmes tiesā. Prezidenta precīzi. Es visiem viņiem prasīju. Es 3 gadus es šito prasu, 3 gadu laikā. Ko atbildēs atvests tiesā? Kā jūs domājat, ko? Es gribu iepazīstināt, ka Sveicināt, Gunār! meklēju Satversmi, kas ir pazīstamākais Satversmes ordināla meklētājs Latvijas. Jums jādodas uz vēstures arhīvu. Es jums parādīšu, visu atbildes parādīšu vēl veco čupa papīriem. Man tās atbildes maz interesē. Viņi varētu atbildēt. Izvairās. Dita Plepa ar elstošām lūpiņām pat izvairās. Protams, ka viņi galvenais tas, ka visi svin it kā neatkarības deklarācija, neatkarības dienu, neatkarības atjaunošana, reku deklarācija, neizpildīt deklarāciju līdz galam. Bet nav izpildīta līdz galam, jā. Zinies arī par tagad ir tas pacelts sociālās tīklos, par tas ir tautas vēlēta prezidenta, jā. Man patīk lietuvieši viens atbildēja, tikko pateica, nav jau starpība, kāds viņi ievēl. Vai viņa tauta vai parlaments. Nekā taisnība. Ja viņš jau pilda viena programma. Jebkurā gadījumā tās ir jāmaina visi sistēmai. Labi, paldies, man jāskrien. Jā, vislabāk. Nākamais intervijā Raimonds Bergmanis. Pagājuši gadu tika mūsu nagos, šogad tika manos nagos. Voilā! Nē, nu jāatvarās, nevar pateikt. Nē, bet kaut ko jādara. To var sanākt kā jākam. Sveicināti, Bergmanis. Jūs šodien svinat šodien, ja? Ko lūdzu? Jūs šodien sviniet Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tā deklarācija šo esat kādreiz lasījis? Jūs jau man vienreiz prasījāt, man liekas. Nē, es par šo neesmu prasījis. Par ko jūs man, es atceros, ka man ļoti daudz jautājumus esat uzdevis. Nu, šeit ir 7. pants. Jā. Varētu lūdzu izlasīt. Jā. Redziet, atzīmēts ir jauno redakcija. Tālāk, lai tā atbilstu pašreizējai politiskai, ekonomiskai un sociālajiem stāvoklim. Tas ir 91. gads pēc barikādēm, kad cilvēkiem solīja brīvību. Jo, redziet, tas 15. februāra līdz Satversmes jaunāts reprodukcijas pieņemšanai apturēt Latvijas Republikas Satversmi, izņemot Satversmes kodolu. Tā 15. februāra 22. gada ir apturēta. Jāizveido komisiju, jāpieņem jaunu, lai viņi atbilstu pašreizējiem. Nu, nevar dzīvot 100 gadus apkārt, un pēc tam. Un nepieņēma. Mēs dzīvojam kaut kur gaisā. Un tad vecā komisija. Redzi, Gorbanovs vēl parakstīņš, viss. Jā. Droši ir. Redz, un galvenais jauno redakcija. Te visu laiku atsaucās jauno. Es uzzināju, 91. gadā. Nav izdarīts, dzīvojam ar veco. Mēs nevaram dzīvot, jo viņi ir apturēti, jā, un deklarācija... Tur jau tikai panti ir apturēti. Izņemot šos pantus, pārējā visa ir apturēta, izlasiet. Tas Satversmes kodols saucamais. Izņem jau tikai 4 pantus. Tie nav apturēti, pārējā visa ir apturēta. Bet tas ir 4. maijs, tad jau bija vēl augusts, kur ir augusts dokumenti. Jā, bet tas ir augusts dokumenti. Nav, tā ir deklarācija. Nē, bet augusts dokumenti, tad jau pavisam citas lietas taču pieņēma. Nē, tur jau tā lieta, ka nevar jau, tev kamēr nav izdarīts viens darbs, tu nevari citu kaut ko darīt. Nē, tad man ir jāpaskatās, es jums nevaru šobrīd pateikt, tad ir jāpaskatās, kas tika augustā pieņēma. Zini, es jums vēl dziļāk parādīšu, tā kā, pārsvarā cilvēki dzīvo pēc likumsvēlē, jūs arī likumsvēlē operējat, pareizi? Es arī ilgstoši operēju. Zini, kas man visu laiku uzdeva jautājumu sev. Redziet, tas ir deklarācija par Latvijas valsti, tāda zeltaina lapiņa. Arhīvā uzraku augšā un atradu. Un es visu laiku uzdevu jautājumu, kāpēc viņi neielika šo no arhīva. Un tur ir otrā pusē par arhīva zīmogs. Tas no arhīva ņemts, tas nav man paši izdomāts. Redziet, nav ne paraksti. Tajā laikā nevajadzēja parakstīt. Ir patstāvīga un neatkarīga republika. Demokrātiskas valsts, iekrāns, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas. Jā, arhīvā es atradu šo, bet viņi ieliek, kāpēc tādu zeltainu lapiņu viņi ielika? Un to es nevaru saprast, kāpēc viņi bet es atbildi jums iedošu. Zini, kāpēc viņi ielika? Tur ir atšķirība. Ar oriģinālu pareizes, Satversmes sapulces sekretāru tikai viens paraksts. Kāds tad ir oriģināls? Meklēju oriģinālu. Tas nav oriģināls, tā ir parasta lapiņa. Tad jums ir vēsturnieki, jo vēsturnieki toreiz par šo Satversmi, ko jūs jautājušas, jau daudz Es Gunāra Kulciņa runāju ļoti daudziem, 3 gadus pētīju, visu analizēju, un tad man
tad es vairs neuzdevu tos jautājumus, kāpēc mēs tādā bardakā dzīvojam šitos gadus. Tad es pārstāju sev uzdot tos jautājumus, jo tāpēc, ka šeit ir viss acis priekšā rakstīts. Tāpēc jau arī mums ir, kāpēc ir svarīgi, kāpēc arī jaunā reprodukcija bija jāpieņem, lai nesanāk tā, mēs dzīvojam it kā pēc 15. februāra 22. gadu to vecās, un tad šobrīd viņi interpretē katrs kā grib, uz kuru pusi segu vēl kā. Kāpēc? Viņi ir pārņemt tādu, kādu viņi uzraksta. Jā, bet interpretē katrs kā grib. Interpretācijas, jā. Tam es gan jūs piekritīt, jo tas mums tagad ir sašķēls. Ja es sevišķi arī satversmes 1. pantā, kur ietilpst arī demokrātijas princips, varas dalīšana. Pareizi. Tad, kad pilnvaras nodeva Kariņam, tad īstenībā demokrātijas principi jau ar jauno pieņem to 93. gadā, to vēlēšanas likumu jau izdzēsa. To arī Tiesību zinātņu komisija atzina, kura pētīja tieši satversmes kodolu un valsts tiesko pamatu. Viņi arī tādā atzina, kurus starp citu Egils Levits vadīja to komisiju, un tur ir smuki aprakstīts. Es daudz interesējies un zināšos. 3 gadus es tam veltīju laiku, arhīvā sēdēju, un arhīvā mani čupām pacēla augšā tos papīrus, lai saprastu, kas notiek. Man pašam arī ir, es pat atgriezos no komandējuma un arī atradu grāmatu, un man arī pašam ir daudz jautājumu par vienu lietu, kāpēc.